Pavasaris ir sācies, un kopā ar to mostas arī viens no noslēpumainākajiem abiniekiem Latvijā – 2026. gada dzīvnieks. Mēs, Madlēnas vidusskolas 12. klases skolēni, devāmies misijā to atrast. Bufo, vai vari atbildēt uz pāris jautājumiem? No kurienes tu nāc? No ļoti prestiža dīķa, aiz vecā ozola. Tur ir, cik no krupim var būt luksus. Kā izskatās tava tipiskā diena? Pieceļos, pasēžu, padomāju par dzīvi, apēdu kādu mušu, vēl pasēžu. Ļoti aizņemts grafiks. Jaunībā varēja vēl ar citiem krupiem kauties pa meitenēm. Cik tev gadi palika? Man jau drīz pušmūža krīze, iekāpa 10. Manam tēvam paveicās, nodzīvoja līdz 40, bet parasti mēs dzīvojam apmēram 16 gadus, ja palaimējas. Ojoj, mašīna brauc, uzmanīgi. Krupīt, vai tev ir kāds palīdzējis šķērsot ceļu? Jā, ir gan. Jauka kundze. Ej tālāk. Ej! Kādi ir tavi galvenie ienaidnieki? Gadās kāds zalktis, ezis, ir nācies pielietot indes dziedzars pret mājas sunu. Vai tu kādreiz esi domājis kļūt par princi? Es vēl gaidu īsto buču, bet pagaidām karalis savā dīķī. Brīnums, ka esam satikušies tik agrā pavasarī un dienas laikā. Jā, esmu pamodies agrāk, man vēl daudz kas jāpaspēj izdarīt. Pēdējais jautājums, vai tu esi laimīgs? Jā, pilnīgi. Paldies par interviju tev. Ko, bet? Ej! Ej! Tur zālītēji.